nav saprotams, kādus mērķus. Kuriem ir zobs? Vienkārši zobs. Vai nu kaut kādas arī tur ambīcijas? Ambīcijas zobs jau uz to, ka kā viņš tā atļaujās iet pretī sistēmai. Jā. Un visu cieņu arī no manas puses doktoram Mēdnim par to, ka viņš arī liels pūles ir pielicis tātad šeit, lai šī ģimene tomēr, kā lai pasaka pareizi, atbrīvotos no Bērnu klīniskās tās universitātes, šīm te važām. Jā. Jo viņš tiešām ir pielicis ļoti liels pūles, un es vēlreiz saku, tā kā man ir iespēja tiešraidē vēlreiz pateikt viņam lielu paldies par to, ka viņš nepagāja garām, ka viņam arī pietika spēka izturības visu šo te izturēt. Jā, paldies arī visai komandai, kas turpina strādāt pie tā, lai ģimeni aizsargātu pret nepamatotiem uzbrukumiem. Mēs noteikti cerams, ka arī drīz uzzināsim jaunumus saistībā ar šo lietu, bet tikmēr mēs, paļaujoties uz doktora Mēdnī, juristiem un ģimenes šo te kopīgo darbu, novēlam, lai viss izdodas novest līdz galam, bet doktora Mēdni gan vajag pasargāt no šiem te uzbrukumiem un no šakāļiem. Joprojām tātad paraksti, kuri tika savākti, vairāk kā 2000 paraksti, viņi ir nosūtīti ārstu biedrībai, mēs varam viņus vēlreiz pārsūtīt certifikācijas padomē, jo sūtījām, es saprotu, ka vairākām iestādēm, lai arī tas tiktu ņemts vērā, jo galu galā tas ir ļoti liels sabiedrības atbalsts.